tuvojošā krāpšana Ziemassvētki. Ziemassvētki faktiski šīs dienās šodien rīt, ziemas saulgriežos. Tie svētki, kur mums valstī brīvdienas ir pazemības un padarības svētki, kur gadsimtiem mums ir mūsu tautai potēts iekšā būt pazemīgiem un padarīgiem. Tā ir totāla krāpšana. Līdzvērtīga krāpšanai, kā mums ir vēlēšana sistēma. Ja tādā laikā mums krāpa, ka tev jābūt pazemīgam, padarīgam, jāpagriež otrs laiks, jāpieņem tas nelietas, galvenais neko nedarīt un būties Jēzus, tad šī gadījumā mums ir krāpts ar to, ka tavs pienākums ir izvēlēt deputātu, un tu esi slikti izvēlējis gan deputātu, gan partiju, kas tev pārstāv, tāpēc valsts un tauta izzūd 1 miljardu parādos, un mūsu valsts ir totālas problēmas. Slikti. Ja? Un tā ir totāla krāpšana. Ne jau deputātos ir vaina šī sistēmā, kur ir principā galvenokārt virzīt, lai naudas var tie justies šibrēt pa mūsu kabatām un izdot mūsu valsts. Krāpšana faktiski var valstī, tāpat atmoļi. Krāpšana. VDK organizēta operācija, kurā šī naudas vara visu savu augļošanu tik importēta mūsu valstī. Un pēc šīs importēšanas simtiem tūkstoši mēs esam zaudējuši tautas, iegumuši miljardu parādos, tautsēmniecība faktiski ir iznīcināta. Veselības aizsardzības sistēma, krāpšana, tur nav nekāda sakara ar veselību. Tā ir slimība ministrija, kurā uz slimas tautas pelna naudu. Tas pats arī ir drošības jautājumi. Tā nav nekāda saistība ar valsts drošību. Tie vienkārši saistība ar to, ka kaut kādu nelieši, tā kā Ukrainā gatavi pelnīt uz to, ka kaut kādi cilvēki mirst. Un mēs to pieņemam kaut kādi, piedodiet, idioti, vēl tur kaut ko darām, mēs tur atbalstam šo karu. Jūs esat ne tikai idioti, bet noziedznieki, ja? Jūs atbalstat to, ka viens otrs cilvēks apkauj un kāds pelna uz to. Faktiski viss tas, kas mums ir tautsēmniecība, faktiski ir tāda augļošanas bāze, nekas vairāk. Mums tauta izzūd. Un izzūd lielākoties mūsu dēļ, mūsu apātijas, neticības un bailes rīkoties. Tāpēc tautas kustība, mēs esam stipri, vienota tauta. Organizēt 13. janvārī tautas vienības akcijas, zīmakcijas akcija, ar mums ir jārēķinās. Un mēs parādām, ka mēs esam latvieši strēlnieki, pēcteši mums kalpi, pazemīgi kalpi savā zemē, labi saimnieki, ka mūsu senči izslaucīja šo nelietīgo aristokrātu varu. Ar mēs šobrīd varam izslaucīt šo nelietīgo naudas varu. Tīpaši tādā situācijā, ka pašā naudas varā, ko mēs redzam Amerikā, sākās notiekās būtiski strīdi un kašķi. Nesaskaņas. Jo šī naudas var faktiski sātanisms. Nekas vairāk nelietīgi, kur cilvēki zem pēc naudas. Un tad viņi gatavi iztiks meklējumos izdarīt jebko, lai savu sievu bērnus pabarotu. Tiekamies 13. janvārī, zvanam ar organizēt kustību. Ņemam piemēru no latviešu strēlniekiem, mostamies, ceļamies, apvienojamies, rīkojamies. Latvija ir tavās rokās.